Starp vairāk nekā 90 000 pašdarbinieku, kuri gatavojas šovasar piedalīties 25. dziesmu un 15. deju svētkos, ir arī mazākuma tautību kolektīvi. Jo būtībā tas laikam ir pats svarīgākais notikums visiem koriem. Tas varam parādīt sevi arī citiem, ne tikai dzimtajiem novadiem, jo mēs arī esam kors, mēs arī esam tādi paši cilvēki, un mēs arī varam dziedāt latviešu valodā. Dziesmu svētku nedēļā 3. jūlijas būs diena, kurā dažādu tautību kolektīvi no Latvijas iepazīstinās ar savu kultūru, bet 2 dienas vēlāk notiks mazākuma tautību kolektīvu koncerts, kurā izskanēs arī latviešu dziesmas un dejas. Lai tiktu uz dziesmu svētkiem, vispirms gan jāiztur konkursa atlases kārtās. Pavisam vēlmi piedalīties izteikuši ap 90 mazākuma tautību kolektīvu. Šodien Jelgavā savu varēšanu žūrijai rādīja 13 kolektīvi no Zemgales un Vidzemes. Mēs tiešām mācāmies dziedāt 3 gadi un tad 4. gads tikai. Tas ir pārbaudījums. Priekš mums būs liels, bet arī liels gods un prieks piedalīties. Lai gan kolektīvs sniegums ir ļoti dažāds, žūrijas komisija atzīst, ka redzēts neviens vien patīkams pārsteigums. Jo tad, kad viņi izpild latviešu gabalu, tad es pats esmu pārsteigts, ka dažas frāzes es pats pirmo reizi ieraugu un iedzirdu, kā viņi caur mūsu latviešu gabalu var iznest dvēseli, mūsu dvēseli. Kā tas ir iespējams, es nezinu. Galvaspilsētu labākie pašdarbības kolektīvi, tostarp arī mazākuma tautību, pieskantinās šovasar no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.